Labdien jūs mājās! Šodien mēs ar piektajiem runāsim par ainavu stilizāciju. Ko nozīmē stilizācija? Tas nozīmē vienkāršots, bez iedziļināšanās lielās detaļu niansēs, bez sīkumiem, tātad lielos laukumos ļoti vienkāršots zīmējums, taču saglabājot gan tās proporcijas, kas ir darbā, gan arī lokālās krāsas, tātad lielos vilcienos krāsu. Bet tāds sīks pārējais nianses mēs šoreiz neievērosim. Bet, lai jūs saprastu, kā tas notiek, tad es sagatavoju 2 paraugus. Mēs ar jums apskatīsimies, kā šādi uzdevumi tiek pildīti. Un pie reizes arī tie 6 Vilhelma Purvīša darbi, kuru stilizācijas jums būs jāveido šī prezentācijā, kur es rādīšu fonā, būs redzami. Ko sāksim? Paņemsim brilli, lai mēs varam redzēt. Un tātad uzdevums ir iepazīties pirmām kārtām ar šo prezentāciju, paskatīties, kas ir uzdots. Tad uzdots ir hromatisks krāsains uzdevums, dots 6 latviešu ainavas vecmeistara Vilhelma Purvīša darbi, šeit viņi visi 6 būs redzami. Tā izvēlēties vienu un veikt tā stilizāciju. Stilizācija vienkāršots zīmējums, gleznojums bez detalizācijas, tehnika gošs krāsas, protams, parastais zīmols, lai to pazīmējumu veikt. Un formāts šoreiz jūsu darbam ir A4, lielāku nevajadzētu. Ko? Tagad paskatīsimies, kuri 6 darbi jums ir doti. Viens no Vilhelma Purvīša darbiem. Redziet, kā šeit tie koki kārtojās, kā atspīdumi, kādi toņi ir. Mēs viņus visus varam pēc formas ļoti vienkāršot. Nākošais Vilhelma Purvīša darbs. Vilhelmam Purvītim ļoti padevās tās pavasara, ziemas beigu vai pavasara sākuma ainavas, kas sniegs sāk kust un tās tērces veidojās un dažādi atspīdumi, tur tie sniega, pikuļi peld par tām tērcēm. Tādi romantiski darbi, bet, arī tie bērzi viņam nav tādi, izzīmēti ar visām tām svītriņām, bet, tas bērs, tā kā tāda krāsa ir ielikta. Tā, es atvainojos, es esmu apslimis, tāpēc arī kaut kur pa starpu var mazliet, nerunājot, mazliet paklepot vai pašķaudīt. Tā, 3. darbiņš. Šīs gan nav ziemas skats, tas ir vēla vasara vai rudens. Jau sāk kokiem lapas krāsoties. Un atkal tie paši bērzi, atspīdumi, vispār Vilhelmam Purvītim ļoti patika šos te strautus vai tērces vai ūdens, tādas upītes likt gleznas centrā. Tādā veidā viņš pasvītroja savu darba perspektīvu un panāca šo te dziļumu efektu darbā. Redziet, piemēram, šeit pavisam savādāks tonis un priekšējiem plānam daudz kontrastaināks un aktīvāks tas tonis. 4. darbiņš. Atkal, kā mēs redzam, šī te upīte vai palu strauts ir centrā. Tas pats notiek 5. darbā. Un pats beidzamais, 6. darbs. Atkal centrā, tikai šoreiz tas strauts ir tā kā dīķīts, un viņš neaiziet līdz horizonta līnijai, bet viņš te noslēdzās. Un tie koki uz tās gaišās debesu fona, tādi tumši izskatās. Kā piemēra, lai demonstrētu, kā uzdevums jāpild, es izvēlējos vienu viņu darbu, silti tādos brūnos toņos, jeb kā jūs pat kā mācījāties toņi kolorītā, kolorīts tas ir koptoņus darbam. Ja mēs tā paskatāmies, tie ir dažādi brūnie toņi, sarkanīgi brūnie, oranžīgie toņi, ļoti mazi tie zilieni, viņi tikai tā, lai to dzidruma debesīs radītu.
Nu, pirmā lieta, kas mums vajadzētu ar parasto zīmolu izzīmēt tos lielos krāsu laukumus vienkāršotām taisnām līnijām ar lūzuma punktiem. Tā kā viņi tur tajā darbā nāk, mēs varam paskatīties, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tātad punktiņi tādi. Protams, ka mēs varam arī šīs te baltās bērzu tos stumbriņus nelikt iekšā, un es šoreiz tur kā dažas svītras ieliku, jūs vēlāk redzēsiet, bet tās krāsas, nu redziet, te ir gandrīz melns un pārēj uz tādu siltu brūni, ja? Es viņu novienkāršošu mazliet vēlāk, bet jūs tūlīt redzēsiet. Tātad mums ir zīmējums ar zīmuli, ar zīmulīti formāts A4 veikts. Un tālāk nākošā lieta, ka tas zīmējums ir veikts, mēs šo darbu izkrāsojam ar gošu krāsām, pūloties pēc iespējas precīzāk uzjaukt tos toņus, kādi lielos laukumos bija. Nu, piemēram, ja šeit bija tāds brūnais tonis, nu, šeit viņš mēģināts uzjaukt. Zilais tonis, tas mākonis, nu, viņš ir mēģināts uzjaukt. Te ir kaut kāds tāds siltāks tonis, tāds pelēcīgs, nu, viņš ir mēģināts. Šis bija siltāks, šis mazliet vēsāks, nu tad viņš tā arī mēģināts priekšplānā šeit tāds izteikti oranžs, nu tad no laukuma tādu mēs arī iekrāsojām. Rezultātā veidojās dekoratīva kompozīcija. Tā varētu būt, nu, ar ļoti plašu pielietojumu, sākot no gobelēna vai sienas segas, tā varētu būt interesanta tāda dekoratīva auduma apdruka, tas varētu būt arī gleznojums uz tēkreklu, tāds laukumos, bet viņš vairs nav tik ļoti detalizēti izstrādāts kā oriģinālajā darbā. Bet ja mēs skatāmies tā ļoti maz, tad liela atšķirība praktiski nav. Šeit tā tumšā ēna, viņa arī ir tumša, un viņa arī šeit ir tumša. Augšpusē tā tumšā ēna ir, tur ir. Tā upe ir tumša, nu tad viņa tāda arī ir. Otru piemēru es izvēlējos citā krāsu kolorītā, zili zaļos toņos, vēsā krāsu gammā, jeb krāsu kolorītā. Nu, man te viens otrs bērns teica, ka viņam nav sarkanās un brūnās krāsas un esot daudz zili zaļās. Nu, tad šoreiz izvēlējos šādu, lai parādītu, kā arī ar zili zaļo var izsināt. Nu, protams, baltā krāsa noteikti būs vajadzīga, lai uzjaukt vienu vai otru pakāpi, nu, toņu pakāpi. Nu, lūk, mēs atkal esam taisnām līnijām. Man nav tur katrs tas ragariņš, tas bērzas zariņš nav izzīmēts, kur viņš nāk, kā viņš nāk. Mani lielos laukumos atrisināts. Ja mēs tā skatāmies, nu tad šis ir šis laukums, šis ir šis laukums, te augšā tas mākonis ir, redziet, kur viņš ir, tie bērnu stumbri, šeit ir tā upe, kā viņa aizplūst. Nu, un tad, kad krāsoja, atbilstoši tam, kā tur pēc iespējas tuvāk tām krāsām, kādas viņas oriģinālajā darbā ir. Nu, varbūt kāds tonis nav tā īsti uzjaucies, bet, nu, redziet, te jau arī tajā upē ir tumšāki un gaišāki, un tur tie sniega pikuči peld. Nu, es tādās detaļās neiedziļinājos, kaut gan, ja mēs skatāmies tā mazas šos te attēlus, tad liela atšķirība nav. Mēs varam saprast, ka konkrētais šis te attēls ir domāts. Nu, lūk tā, tāds jums būtu šoreiz šis uzdevums jāpild. Uz nākošo reizi es ļoti vēlētos, lai jūs man būtu ar zīmolīti sagatavojuši šos te pazīmējumus, kuriem pēc tam tos laukumus mēs varēsim ar otru krāsot, ar goškrāsām ciet. Kāpēc tāds uzdevums? Nu, redziet paši, cik šinī te darbā ir daudz dažādu niansētu toņu. Un, lai iemācītos veiksmīgi krāsas jaukt, nu, mums ir jāiemācās tos toņus uzjaukt.
Un to var darīt, iemācīties tikai jaucot toņus, nevis ņemot tīras krāsas no trauciņa. Nu, tāds ir šoreiz tas uzdevums. Nevajag pūlēties ļoti realistiski, ļoti naturāli uzgleznot vai uzzīmēt. Šoreiz mēs tā vienkāršot laukumos stilizēsim vienu no 6 Vilhelma Purvīša darbiem. Ar to es šodien laikam arī beigšu. Es ceru, ka jums kļuva skaidrs, ja gadījumā kaut kas nav skaidrs, tad ir jāraksta man kaut vai vēstulītēs. Mēs vienojāmies, ka nākošajā reizē krāsosim kopīgi. Parādīšu, kā jauc toņus, kas. Nu, un, protams, lai ievērot arī kolorītu, es arī šoreiz džemperi atbilstoši, jeb svīteri uzvilku, lai viņš saskanētu ar to kolorītu, kas man aizmugurē. Un lai es nebūtu tā, ka man ir ļoti silts oranžs vai sarkans uz tā kopējā fona. Nu tā, šodien ierakstam tas arī būtu viss. Uz redzēšanos, jaunie cilvēki!